nopirku tā interesi pēc šādu interesantu sensoru. RUVI sensors. Mēra temperatūru un mitrumu. Un atšķirībā no tiem Victron Energy temperatūras sensoriem, te lūk ir Victron Energy, te garā vadā un arī temperatūru var mērīt. A šis te ir piedabonams klāt pa Bluetooth pie Servo GX. Un rezultātā, piemēram, tādu var ielikt kempera saldētavā. Viņam temperatūras diapazons bija līdz mīnus 40 grādiem viņš mērīja. Nu tad priekš saldētavas, cerams, nenosals. Un es redzu viņu Servo GX ekrānā. Saldētavas temperatūra plus 14 grādi man tur ir. Ko viņš vēl tur rāda? 14, mitrums 40%, baterija tur ir normāla. Cik labi sēžu mājās pie datora un redzu, kad kempera saldētavas temperatūra mīnus 13,2. Zem galda, kur visa aparatūra ir 13,9 grādi. Un ārā, to viņš ņem pēc, nezinu, no kurienes, Victron sistēmu, kad ārā mīnus 9. Viss attālināti redzams. Un te ļoti labi arī Node Red sistēmā var redzēt saldētavas temperatūra kemperī ir mīnus 13,4 grādi, un tālāk to temperatūru es jau varu darīt, ko gribu. Tātad tas indikators arī Node Red sistēmā ir nolasāms un izmantojams.